Esiet sveicināti, dāmas un kungi. Pēc riktīgi ilga pārtraukuma esmu atpakaļ studijā. Un man vakardien, principā, kāpēc es esmu studijā, man vakardien viens cilvēks uzdeva jautājumu, skaitojot, Evo, kāpēc nav podcasts bijis sen? Un tad man blakus bija Roba, un Roba tam cilvēkam atbildēja, tāpēc, ka tu nenāc. Un tāpēc tas cilvēks ir atnācis. Sveiks, cilvēku. Kas tu esi? Labdien, mani sauc Artūrs, un es klausos šitos podkastus, un es sapratu, kad, kur viņi ir palikuši, un vajadzēja paprasīt tā kaut kā tas. Tāpēc esmu tagad šeit. Ok, tu esi Artūrs Nesau. Cik tev ir gadi? Man šobrīd ir pilni 23 gadi. 23 gadi. Ok, cik ilgi tu skaito no 23 gadiem? Skaitoju, šodien mēģināju salikt kopā visu bildi, skaitoju es kaut kādus 11 vai 12 gadus īstenībā. Baigi daudz jau pār 10 gadiem. Ok. Es lasīju nesen tavu interviju, kur tu biji tikai 5 gadus skaitojis. Kā tev pašam liekas, kopš tiem laikiem daudz kas mainījies tavā dzīvē? Dzīves ziņā, noteikti esmu pieaudzis un tagad studēju maģistratūrā. Skateboard ziņā, es esmu palicis tā kā apdomīgāks uz skateboardu. Kad es izvērtēju, ko es daru, agrāk man jau bija vienalga. Es varēju tur lekt no elektrības būdiņām un filmēt tādas kā Kristofers, tagad? Jā, tā kā Kristofers tagad. Tagad es mazliet piegājis tam, ka, jāapdomā pirms tājas. Ok. Kā tev vispār sākās skateboards? Cik gados tu sāki? Tu skaito 13 gadus, tu kaut kādos 11, 12? Kaut kādos 11, 12 sāku, tā ir kaut kāda 5. 6. klase. Kāpēc es sāku? Jo man klasē sagadījās tā, ka es biju klases biedrs ar Andreju Sidraļuku, kas ir a.k.a. Mikrops, a.k.a. Grīziņa mazais karalis. Es nezināju, ka jūs vienā skolā. Jā, es arī biju šokā, jo es zināju, ka mums klasē ir kaut kāds huligāns no Grīziņa uzradies, kurš vienmēr sūdas taisa. Un tas bija viņš. Un tas bija Mikrops, un tā kaut kā aizgāja vienreiz ar Mikrobu uz Grīziņkalnu, viņš jau tur bija lokālais džeks, kaut kā pamēģināja ar viņu dēli, un tad jau palūdzu mammai uzdāvināt dzimšanas dienas kaut kādu skeitu no Sportlanda, un tā tas viss arī sākās. Ko tev vecāki vispār par tavu domu sākt skeitot bija? Diezgan mierīgi. Es tajā laikā vēl spēlēju basketbolu. Paralēli vēl dejoju sporta dejus. Un tad kaut kā, ar to klases biedru skeitošanu panesos uz skateboardu. Un tad beigās skateboards aizgāja visnopietnāk, jo es sapratu, ka man patīk individuālais sports, kur es pats par sevi esmu, nevis kāds ar mani vai komandā. Un tā kaut kā skateboardā aizgāja. Un pēc cik ilgu laikam apjauti, kad tas pavisam nopietni priekš teviem palicis, vai nebija tāds mirklis, ka tur baigi atklāsmi kaut kādu? Nopietnāk noteikti palika pēc visiem tiem, laikam pēc 2. gada bootcampā, kad Rudzīts ar Edžu kaut ko runāja, kad veidos skate shopu, un tad vēl Ruiķis tur bija. Un tā kā man un Niklāvam paprasīja, vai mēs gribam braukt Klokvaisā, tad arī es sapratu, ka tas ir tāds, beidzot piepildījās. Jā, for life. Ok, un tu 2 reizes esi arī bootcampā bijis, Arī daudz sačos, vai ne, esi piedalījies? Jū. Sačos es esmu ritīgi daudz braucis un arī daudz vinējis, bet tagad pēdējos gados, kad vecāks paliek, tad arī tās domas un grūtāk nobraukt labi un viss tas. Agrāk, kad tu vienaldzīgāks, tad bija vieglāk. Tad viss aizsākās ar to pēc 2 nometnēm Polijā bootcampā, kuras Rudzīts ar Edžuku organizēja. Rudzīts man un Niklāvam paprasīja, vai mēs gribam būt vienā jaunā projektā, ka vērsies jauns skate shops Latvijā. Mēs, protams, piekritām, man bija kādi 14, Niklāvam laikam 15. Bija ritīgs hypes, Mārcis bija otrs īpašnieks. Tā kā liels paldies viņiem, jo viņi manī saskatīja kaut ko un iedeva tādu ļoti labu pušu tam visam skeitam tālāk. Tā kā es milzīgi lielu pateicību viņiem veltu. Tad tālāk bija Egona projekts Skate Kitchen Bake Your Future,
kur mēs bijām 3 cilvēki, un gala rezultātā pēc gada treniņiem varēja vinnēt sponsorship no Quicksilver vai Element. Es tiku Quicksilver Latviju, biju komandā ar Raiti Helmani, a.k.a. Gļengu. Ļoti labs tīms bija, man patika, kā mēs geto gamiem maucām visas tās vecās atmiņas rītīgi mēs. Kad vēl Raits bija traks skaters, kā viņš tur lidoja, plivinājās. Crazy. Viņš man bija viens no elkiem, kāpēc es arī kvāterus sāku braukāt, jo kā viņš to darīja, tas bija vienkārši vāks. Snovers uz skeita. Jā, snovers uz skeita, un piedām vēl slimākais viens no Latvijas snoveriem, tā kā tas bija crazy. Tad tālāk uztaisīju switchu no Clockwise uz Tickery, jo Clockwise'ā tajā brīdī bija kaut kas apstājies, es arī pats nebiju tik aktīvs un kaut kā pārgāju uz Tickery, un tā. Un tad pēdējos 2 gadus braukāju pie Converse Baltija, par to man ir liels paldies jāsaka Artūram Grīnbergam. Tad pēdējo gadu arī pie Gizmo braukāju, tā kā šautauts arī Gizmo, kurš vēl pušo lietas, un paldies liels par stinky zeķiem. Un kaut kā tā, tas ir tas, ko es atceros. Jā. Jā, mēs iepriekš runājām, bet neierakstījās par tavu brief stint ar DC Road. Jā, pareizi, par DC Latviju, tas arī smieklīgs stāsts, kā, man liekas, kā Baltijā tā sponsorēšana notiek, kad AG bija sarunājis ar to DC Road, kas ir uz Brīvības ielas to veikalu, kad es būšu komandas biedrs Dāvim Melnim, kurš tajā laikā vēl sīkais skeitoju. Un es uzfilmēju intro video, man iedod 2 šūs, bet tos iedeva pats AG no veikala, ķipa sarunāja ar viņiem. Uzfilmēju video, izlaižu video, runājam, jānāk uz veikalu, tur izvēlēties kaut kādas lietas, un tā kaut kā viss arī palika pie runāšanas, un viss arī izbeidzās. Bet man DC ļoti patika, tāpēc pēc tam es domāju, kādus vēl šūzus varētu pretendēt, kaut kas jāuzfilmē, ko varētu no Baltijas dabūt. Un tad kaut kā uznāca tas, kad Petkevits sāka pagāja no skateboardu un Conversā parādījās vieta, un tad es pretendēju uz to un beigās tiku. Kas jūs tagad Converse tīmā esat? No Latvijas mēs esam skeita ziņā, mēs esam es un Rorbachs, Baltijā vēl ir Mēlis, vairāk nevienu es nezinu, bet tagad ir tā, ka tā Converse nav vairs tā kā, kad bija viens cits Baltijas menedžers, tad bija vairāk tāds core skateboards, bet tagad vada Laura Siliņa. Viņa ļoti labi vada, viņa vada Latvijas zonu, bet tas... Viņa neskaito. Viņa neskaito, bet viņa ir ekstrēmajā vidē, jo viņai Toms Siliņš... Viņa zina ekstrēmo vidi, jā? Viņa zina, jā. Tā kā paldies arī viņai, jo viņa tagad ir tā, kas raksta tam Baltijas džekam, ka, reku šitiem skateriem dilst ātrāk tie apa un visu, jo tas Baltijas džeks tagad, viņš nav tā vairāk. Skaidrs. Visur viens tās pašas problēmas, jā? Jā. Gan jau pēc 2 gadiem tev atkal nomainīsies Apple sponsors, jo Converse beigs Baltijā darīt savas lietas vai vēl kaut kas tam līdzīgs, kā tas parasti ir. Bet tagad, vairāk ir Converse un tā. Ir tas pozēšanas faktors Instagram, bet tāpat dod. Zini, pārstāvēt Converse un tevi posto kopā ar meitenītēm, kuras tur, zini, kedas sev fočai, zini, ir tā bišķi dīvaini. Bet Converse ir ielauzies tā kā skeita tirgu diezgan nopietni, ja pirms 10 gadiem, man liekas, viņš vispār nebija skeita tirgu. Converse skate attacks, atceries taču grīzi. Jā, bet tad vēl Converse skate Apple, man liekas, nebija tāda Latvijā vispār pieejama, kad bija Converse skate attack. Es vēl neskaitoju, Bija casual modeļi, Converse, kuri daudz izmantoja kā skateboard Apple sipa. Protams, ar Chuck Taylors vēl skaitoju gan jau. Es biju baigi pārsteigts, kad pirms tiem 2 gadiem, kad vēl bija tas otrs Baltijas menedžers, man atļāva uzrīkot tos beztriku Ventspilī. Jā, es atceros. Man iedeva, man liekas, 400 vai 300 eiro. Es nopirku Saulens par to naudu, jo tas bija speed, tā kā Dime Glory Challenge, kur vajadzēja trikus taisīt. Jā. Un tad es normāli cashā, tas, man liekas, izdalīju kaut 200-300 eiro cashā.
par trikiem. Tā kā tas bija ritīgi nice, un vēl Rayon TV bija tagad sadarbība ar to Lauru, kas Converse Latviju. Tā kā kaut ko jau viņi arī iedod, tikai, nu... Parasti tās attiecības ir īsas, ķipā, ar visiem. Nu, ķip sanāk, kad ir labas, bet īsas attiecības, kuras beidzās, ķipā, ātri. Bet īstenībā jums jau tagad arī bija tas Converse projekts, ka jūs visi dabujāt tās, Jā, apaus, jā. 10 skateru, laikam, dabūja apaus. Tas jau arī diezgan nice, jo, nu, šitajā periodā neviens cits. Ok, un tad tev nav nedaudz sāpīgi, ka tu nebija tomēr ar Dāvu Melnu vienā tīmā? Nu... Tas tāds smags jautājums ir. Ar nodomu. Tas ir ar nodomu. Es vienkārši skatījos šodien par tevi informāciju kaut kādā internetā. Nu, es redzēju, ka tu ar viņu kopā bija brīvības vēstnešos. Gandrīz kopā vienā tīmā DC. Kādas tev sajūtas pārņem, kad uzzināji, ka viņš neskaito vairāk vispār? Nebija pārsteigts vai tieši nebija pārsteigts? Nu, es baigi nebiju pārsteigts, jo man liekas to iemeslu, kāpēc viņš savā ziņā beidz visi puslīdz zina, bet tas, lai paliek, to jau to visi ir sapratuši to iemeslu. Jā, Aldi, visi zina. Man liekas, pārāk liels spiediens tam mazajam bērnam, jo skeitot, jo viņš skeitoja labi, viņam arī pēdējais video, kas bija uzfilmēts, man liekas, tagad, ja viņš vēl skeitot, viņš rītīgi labi bombīja, tā kā viss jau bija, bet bija mazliet pa daudz spiediens, manuprāt. Kā tev no vecākiem nebija spiediens? Tev neteica, skaito, lipslaidu taisi, nevis bordslaidu. Nē, man bija īstenībā baigi grūti no sākuma, kad kur es biju aizbraucis kaut kādām sacensībām, jo es jau diezgan esmu paceļojis par tām sacensībām. Es biju Volcom Eiropas finālos, man liekas, 3 reizes pēc kārtas, un arī visos citos kaut kādos sačos, tā kā jā, ir iespēja noteikti jāceļo. Bet no sākuma bija grūti, kad mamma, ja viņi skatījās sačus, man bija grūti vispār, ka kāds no pazīstamajiem skatās sačus, man likās tāds uztraukums. Jā, uztraukums vairāk. Tā, kad neviens neskatījās, tad bija viss, čok. Bet, tas ar laiku arī pārgāja, jo, tas jau pilnīgs bullshits ir. Neko tas nemaina, kāds skatās vai nē. Jā, es meklējot to informāciju par tevi internetā, atradu tavu statistiku arī Latvijas basketbola līgā. Jā. Basketbola skola Rīga 118, D2, D3, U14. Jā, Cik tā nopietni tas bija? Basītī es biju tāds, mums tā basīts jau it kā bija nopietns, bet, zin kā, kā es sāku, laikam, 1. klasē, es nospēlēju 4 gadus. Mēs bijām 2. tīmā, līdz 1. komandai es netiku, kur viss bija visnopietnāk, bet beigās es jau arī sāku ar 1. trenēties, bet tad pārgāju 100% skeitu. Tā jau treneris bija foršs, bet, man liekas, nepievērst tik daudz uzmanības tai 2. komandai, jo viņam fokus bija uz 1. un tad... Bet 2. komandā, es nezinu, es vidēji spēlēju met kādas 6 līdz 8 punktus. Kāds KP rādītājs, jā, aptuveni vidējais. Es tāds vidusmēra spēlētājs tur biju, un beigās man tas izbesīja, un sapratu, jāiet individuālajā. Tagad neuzspēlēt pa laikam basīti? Tur pie arēnas Rīga neaizēja vienītī pamētāt? Nē, vienītī laikam nē, bet kaut kādā kompānijā, kad mēs savācamies vai kaut kur, tā jau es paspēlēju. Es arī skatījos, tev ir borderā kaut kāds profils, un te ir pat sarakstīts rezultāti tavām sacensībām. Tu esi bijis 62. Fahrenheit, tu esi bijis 64. Berlin M, tu esi bijis 37. Hāga Pro Freestyle Beach Pro, 85. Fahrenheit un 51. Simple Sessionā. Vai tev ir vēl kādi nozīmīgi, kur tu labas vietas esi paņēmis kaut kur kādos pasākumos? Vai šie ir labākie rezultāti, kā tev bijuši? Nē, tas 80 vietas. Nē, bet 37. Hāgā tas izklausās, ka tas varētu būt pirms 3 gadiem diezgan labi, ne? Tur bija labs kontests, tur bija tā kā agrāk Jūrmalā bija tas, cik es redzējis video, tas Summer Jams vai kaut kas tāds, tur bija tāds pats koncepts, ka pludmalē uzcelt skateparks un tad arī sači. Nē, tajā gadā es pabraukāju ar tiem Eiropas sačiem, es gribēju to reitingu pakačāt,
Bet noteikti labākais labākais sasniegums man ir, kad es Somijā Walk on Wild in Parks pacēlu. Es nepacēlu, es paliku 2. vietā. Un es vēl atceros pēc tiem sačiem, tur ritīgi daudz balvas dabūju, arī aizbraucu tajā gadā uz tiem Eiropas fināliem, man liekas, Seviļā vai kaut kur. Tur gan, aizbraucot uz tiem Eiropas fināliem, tu tā kā mazliet apdirsies, jo tu ieraugi to līmeni un saproti, bāc. Un tad arī bija tā, ka tajā gadā es īstenībā tajās finālos būtu ritīgi. Tajā Walk on Wild in Parks ir 3 konstrukcijas. Un pēdējā konstrukcija bija steiri, un tur bija čakars tāds, ka visi sīkie muļķi no sākuma močīja pa steiriem lielākajiem, pēc tam iet tos pārējās konstrukcijas savā. Es no sākuma biju gudrāks, es izbraucu tās konstrukcijas, kur nebija neviens cilvēks, jo visi lec pa steiriem. Un tad beigās, kad es lielo setu, laikam 10 steiriem taisīju to backtree, un bija cilvēki priekšā, un es rītīgi izbesījies, un es vienā trajā jau nozemēju, bet pieskarās puņgals, un es aizripoju. Tajā gadā es gan rītīgi škrobīgs biju, jo es domāju, es Office būtu ticis finālā, jo es uztaisītu vienu tādu drop gap, backside 180-50, un tur arī tie tiesneši man pēc tam nāca teica, ka tas bija rītīgi labs. Tā kā bišķi škrobi par to, bet saču. Kā tu tagad saki, tu esi palicis tāds apzinīgāks un izvērtē savas iespējas. Kā tu vērtē sev tagad uz tā pasaules fona, un tu vēl brauksi uz tādām Eiropas sacensībām, tā piedalīsies kaut kur, tev ir izredzes vinnēt kaut ko? Vai arī, sev kaut ko vinnēt, apliecināt tā kā vismaz? Sev kaut ko, vairāk, es jau domāju, vairāk tas priekš sevis ir, bet, noteikti, ja kaut kur uzaicināt vai kaut kur, tagad jau tie kontakti ir vairāk, un es noteikti brauktu, un ja vēl kaut kas atmaksāt, kaut vai Latvijas Skate Federācija vai kaut kas tāds, tad es būtu noteikti gatavs aizbraukt, un vai man ir izredzes? Zin kā, ja tas tā kā sacensību grafiks nav tik pilns, ka tev ir, piemēram, vienas sacensības ik pēc 4 mēnešiem, tad tev zūd tas ritms, jo, man liekas, man vislabākais ritms, kāds ir bijis pirms kādiem 3 līdz 5 gadiem, kad Latvijā arī tik daudz saču notika un tu aizbrauc uz ārzemēm, un tu jūties kā zivs ūdenī, un tad tu vari močīt, tev pofīgi tā atmosfēra, kad ir sacensības, vienkārši skeitu. Bet, izklausās, ka tu vairāk tāds sportists skaters, ne? Ne tā kā citi tur, galiņi dzērāja kaut kādu. Es vairāk tam. Es kaut kā pirms 5 gadiem sāku fizioterapijā iet, un tad es sapratu, ka īstenībā fizioterapija samazina traumas skateboardā, to es noteikti visiem iesaku. Es arī viens no retajiem, tu pats zini, kas iesildās. Un pēc to tev Egons noteikti iemācīja, ne? Jā, īstenībā iesildīšanās taktika, man Egons iemācīja. Tad arī visas stiepšanās taktikas, arī izrulējos pēc skaitošanas, jo tās visas tie ir sīkumi, bet viņi īstenībā baigi palīdz, un tu jūties krietni labāk nākamajā dienā. Labi, cerams, ka mēs nejutīsimies hujau pēc tavas pirmās dziesmas. Ejam pauzē. Tiekamies. To mēs redzēsim.
ka varētu būt labs. Jūti, jā. Ok, tad viens vai otrs. Cerams, ka būs labs. Mācīties vai strādāt? Strādāt. Ok. Tu pats vispār esi strādājis? Jā, es esmu strādājis. Es tagad gadu nostrādāju universitātes laboratorijā. Es skaitījos tā kā vecākais zinātnieks laboratorijas darbā. Ok. Nu, zin kā, savu naudu tomēr ir cita lieta. Ok. Bet otrs jautājums. Rīkot festivālu vai rīkot skeitu pasākumu? Festivāls ir uzrīkots, bet skeitu pasākums nav, bet pagaidām tur, labi, es neko neatklāšu, bet jā, es gribētu uzrīkot skeitu pasākumu. Tu runā par savējo to Ainažu vietu vai kā? Nē, festivālu es šogad uzrīkoju Ainažos, tur varēja arī paskeitot, bet noteikti es gribētu uzrīkot skeitu pasākumu. Tu neesi nekad rīkojis? Es rīkojos neesmu. Tikai piedalījies. Nu, es esmu piedalījies un kaut ko arī palīdzējis tur parunāt. Bet tu taču novadīji visu konversu beztrīku. Nu jā, ķīpēs. Jā, bet zin kā, tie bija lielie sači, man liekas, ko tu un AG organizēji, un es vienkārši to vienu sadaļiņu uzrīkoju, tāpēc tā. Skaidrs, tad tev vēl priekšā viss. Vēl priekšā, es gribētu uzrīkot, jā. Ok, tad Rīga vai Ainaža? Ainaža. Ok. Frontside Biggies vai Backside 360? Šis tāds pagrūts. Nu, man liekas, tie abi ir tavi triki, vai ne? Jā, tie abi ir mani triki. Es laikam lojālāks būšu back 3, jo to es viss no sākta gala jau taisu. Jau pirmajā G-tīmā, vai ne? Pa grāzgiem. Jo no elektrības būdiņām arī esmu lecis ar viņu, tā kā. Ok, tad jautājums aktuāls tagad par tēmu. Mācīties klātienē vai mācīties neklātienē? Mācīties klātienē noteikti, jo es tagad studēju, principā, maģistratūru Nīderlandē, man vajadzētu būt tur uz vietas, bet man viss notiek online. Un ir pagrūtāk, jo tā visa mācīšanās taktika krasi atšķirās no tā, kā bija bakalaura studijās Latvijā. Un tāpēc, man liekas, tā vide un tas ritms krietni labāk ietu kopā nekā tagad, kad tu esi Rīgā, tev ir paralēli citas lietas, bet, labi, ir pozitīvi tas, ka es varu Rīgā vēl paspēju kaut ko iefilmēt, pirms atverās tie lidojumi uz Nīderlandu, tā kā tas ir arī pozitīvi. Tu domā, viņi tuvākajā laikā atvērsies? Man liekas, tur viss tikai sliktāk būs. Man 3 reizes jau lidojumi ir atcelti, 4. es tagad neesmu nobukojis, un, jā, īstenībā tajā manā pilsētiņā tieši tur ir tagad crazy ar tiem keisiem, tā kā, dzīvos redzēs, nākamais plāns man tuvākais ir doties tur novembra sākumā. Ja nē, tad es pieļauju kaut kur janvārī, kas būs gan jau vakcīna vai kaut kas tāds, un būs viss vieglāk. Ok. 6. jautājums. Sacensības, skaitot sacensības vai filmēt video daļu? Filmēt video daļu. Okay. Agrāk vairāk bija sacensības, tagad noteikti vairāk filmēt video daļu, jo nav tik liels tas spiediens, ka tu esi sačos. Ok. Steiri vai reili, ja jāizvēlās? Laikam jau steiri. Nē, es reili čūks. Nē, es kaut ko esmu paslaidojis, bet... Pagrendojis. Uz tiem lielākiem reiliem jau noteikti ir mīziens lielāks, tā kā. Bet lielāka reila labāk izskatās, tāpēc steiru ziņā var arī lielākas steirus paņemt. Okay. Jautājums par alkoholu. Viskijs vai rums? Tad viskijs, man rums pa saldu liekas. Okay. Igaunija vai Lietuva? Lietuva noteikti, tāpēc, ka tur, Lietuva ir tā kā Baltijas Spānija, jo tur spoti ir ļoti nice, un arī tā visa dzīve man labāk. Igauņi tādi, nav hypes tur, nezinu, cik mēs esam Igaunijā arī skeitūreiz bijuši latvieši ar lietuviešiem, parasti tur tusē Igauni aiziet gulēt un tādi nerunīgi, un nezinu, tā kultūra. Mēs viņiem besiem, laikam. Jā. Bet atkal, salīdzinot ar ziemeļniekiem, Somiem pilnīgs pretstats. Tie tur tā hypo ar mums un... Jā. Pēdējais jautājums. Skeitot Lietuvu vai skeitot vējā?
skaitot vējā. Es arī laikam to ņemu. Skaitot vējā. Jo vējā ir, bļed. Nē, es laikam skaitot Lietuvu, jo man ir tā, ka es vējā nevaru izturēt skaitot. Nē, nu ir tas, ka tev kretinē, ka tu, it īpaši, ja tu filmē, kad es neatceros, man liekas, šos ar filmējumu, ka tu ieskrienies, sagatavojies un tā iepūš vējš, ka tev jau visu sačakarē un tu vēl vairāk izdasies. Bet, zin kā, Lietuvu tu sačakarē dēli, tāpēc es pie vēja pieturos. Pie vēja pieturos. Pastāstī, zini par ko? Par savu iepriekšējo video daļu, ko tu uzfilmēji Barcelonā. Jo man liekas, ka ļoti daudz bija pārsteigti. Vispār neviens negaidīja tajā mirklī kaut ko tādu no tevīm. Jo tu neizcelies parasti ar baigi daudz fūtī no visurienes. Pastāsti, kas tas bija pa braucienu, vai tu speciāli brauci filmēt, vai arī tu to paralēli kaut kam darīji? Nu bija tā, ka es laikam studēju 1. gadu bakalaurā. Un es izdomāju, ka es maukšu janvārī, tā kad man ir sesija, nolikšu eksāmenus un aizbraukšu padzīvot uz Barcelonu, jo man liekas, katram skaterim ir sapnis aizbraukt padzīvot. Un tad sagadījās tā, ka viens džeks, kas agrāk skaitoja, kas vairāk X-u filmē, bet arī māka ar dēli braukt, viņš tajā laikā bija Barcelonā. Un tā kaut kā iepazināmies un iesākām kaut ko filmēt. Un tajā gadā, man liekas, es pēdējo nedēļu vēl Barstā saslimu, neko līdz galam tur neuzfilmējām. Un tad nākamgad arī ieturēja tradīciju, bet šoreiz es jau viņam piemetu biļetei, jo nu viņš brauc man filmēt. Un mēs palikām pie krasta, jo es tajā gadā arī ar krastu beidzot sapazinos. Un tā kaut kā filmējām, bija ideja laist, man bija sakrājies fūtīs, domāju viņu laist ārā tā kā Converse, bija doma par to Converse welcome video, bet tas kaut kā aizgāja un es sapratu, ka, zin kā jāpakrāja tas fūtīs, ja viens gads ir, otrs ir. Un tad vēl izdomāju, vajag vēl 3. reizi, un tad mēs vēl 3. reizi aizbraucām. Tā kaut kā salasīja pie kaut kādām 3 minūtēm, bet, protams, ir jau tas, ka tu liec kopā to video, un tas, kas 1. gadā filmēts, tev liekas sūds, bet... Jau vasaras sākumā tas, ko uzfilmējis, parasti vasaras beigās sūds jau liekas. Jā. Bet, galā, laikam, vislabākais triks man tur patika tas volraids sienu un vanētīs ārā, jo es cik biju izčakojis tos, kas tur ir taisīts, man gribējās kaut ko neredzēt, un tad ar to triku visilgākā filmēšana manā dzīvē 2 dienas braucām uz to spotu. Tā kā besis bija, bet rezultāts ritīgi labs. Un tas fūtīs sakrājās. Tad Gizmo ar Stinky soksiem ienāca. Un kaut kā runājām, ka varētu izlaist pārtu, tā kā arī sasaistīt to ar Stinky sokiem. Gaba rīkoja to pasākumu, un es sapratu, vai jāprezentē tur, jo visi būs šokā, jo visi zina, ka es nefilmēju parasti video. Un tā kaut kā beigās arī noprezentēju savu video, tā kā tas tāds pirmais, proper, es teiktu, pārts, jo pārējie visi ir kaut kādi daļas kopā ar cilvēkiem vai kaut kā tā. Tagad pēdējā laikā kaut ko arī filmē? Jā, tagad filmējam vienu to video, kas sauksies Viss taisni. Kaut kad decembrī viņš nāks ārā, tur tāds filmētājs Armands ir. Un tieši vakar ar viņu tikāmies treniņu bāzē, un tur bija tāds smaga sesija vienam trikam, bet beigās sanāca. Salauz dēli, bet uzfilmēja triku. Salauz dēli, bet uzfilmēja triku, jā, tieši tā. Tā kā filmēja tam, kaut kas šad un tad ar Gabu ir iefilmēts, kas vēl... protams, visu laiku jau kaut kādu telefonu klipu vai kaut kas tāds. Tagad nav ielikt nekādu, man liekas, pēdējā laikā. Pastāstīji par saviem laukiem, ainažiem. Cik gadus tev tur jau ir mini-rampa, kura nav nemaz tik mini? Jā, ainaži man ir sirdslieta. Kaut kā, nezinu, Opis bija tik dedzīgs par laukiem, kad man tas viss iespiedās atmiņā. Un, nezinu, tā kā pārņēmis to stafeti esmu no viņa, tāpēc man tur rūp aizbraukt zāli nopļaut un rūp arī
savest tos laukus kārtībā, lai tur varētu padzīvot, lai tur varētu arī ziemā padzīvot, jo dzīvot jau var tur tagad. Un minīrampa kaut kā es sapratu, tā kā vēl Lopes bija dzīves, es viņam biju, jo viņš arī džeks, kas pats uzcēlis ir pirti, tāds kārtīgs vīrietis. Zelta rokas. Neapšaubām. Pats pirti, savu kūpinātā un daudz citas lietas. Es viņam rādīju to projektu pa minīram, mēs tur izskatījām, viņš teica, tas ir baigi liels projekts un viss. Tad man kaut kur tas projekts bija no Google SketchUp saglabāts, kaut ko kārtoju Ainažos un sapratu, ka tagad esmu pieaugušāks, varētu pats arī taisīt un tā kaut kā vārds pa vārdam, jo mums materiāla Ainažos šķūnī bija daudz, jāliek bija lietā. Sazinājos ar Kalvānu. Tad tas ir Kalvāna projekts būtībā? Jā, viņš īstenībā sazīmēja pamatus, palīdzēja ar materiāliem, un mēs viņu divatā uzcēlām. Es teiktu, ja mēs strādātu no vietas kaut kādā 7 līdz 10 dienu laikā, bet tā mēs ar pauzēm strādājot viņu vienā vasarā arī pabeidzām. Tā kā jā, ir krūti, ka tu aizbrauc laukos tev savs parks. Tikai tagad, kad tev esi atbildīgāks un kad tev vairāk, tu neaizbrauc tā kā bērns, kas tur var arī skraidīt apkārt, tad sanāk mazāk uzskaitot. Tas vienīgi ir stulbi. Bet visādi citādi, private training facility. Tev ir arī plāni uz kaut kādu paplašinājumu tur, lai var vēl kaut ko skaitot, vai paliks minīrampa vienkārši? Es domāju, nākotnē, ja es labi sapelnīšu, tad es gribētu bowlu uztaisīt noteikti. Betona ķipa? Betona bowls būtu tāds sapnis, tas būtu šis nice. Jo man liekas, Latvijā nekur nav īsti normāls betona bowls. Imantā. Imantā šobrīd ir labākais tas toču, jo tie bowli, kad tu pabraukā apkārt pa tiem sačiem, piemēram, Kopenhāgenā, kad iebrauc bowlā, tu var burtiski apdirsties no tā, cik viņš ir. Kāds tas supervērts, ble. Supervērts un viss. Zini, ja pat tā, ka mēs tajā gadā ar Maksimu Bogustovu Graņu bijām uz tiem Valdenu parks čempi, ja pat Maksims samīzās iedrapot un ilgi domāja, tad, tas arī parāda, kāds tur ir levels uz tiem skateparkiem. Kā tev vispār, ja tev prasītu, kur tev labāk patīk skeitot, tipa strītu vai parkus? Noteikti strīts. Jo es esmu tas cilvēks, kas sāk strītā, jo tajā brīdī, man liekas, tāds vienīgais sakarīgais skateparks bija, tas, ko es zināju, bija Grīziņš, un tad vēl Troja. Tā kā, jā, es noteikti sāku strītā ar Markus, kas man dzīvoja rajonā, viņš arī snowvērš un skaters. Tagad mazāk ar skeitu braukā, vairāk sērfo. Un Andrejs Sidraļuks, tā kā ar viņiem kaut kā, un tad vēl Toms Bērziņš. Tad mums bija vēl tas crew Greenhoods, kur arī Niklaus ir bijis. Tā kā kaut kā ar tām komandām un kaut ko paši sīkie skeitojām un tikai pārsvarā strītā. Starp citu, es gribētu paprasīt, tu nebija apvainojies uz savu draugu Niklau par to, ka viņš taisījās braukt uz olimpiskajām spēlēm, bet ne ar tevi, bet kopā ar Bogu? Kāpēc par duotu Tokio nebija tu un viņš, piemēram, jūs taču esat čomi? Jā, bet zin kā, tur tajā gadā bija svarīgs tas reitings, un es tajā Latvijas reitingā, man liekas, zemāk bija? Bija zemāk kaut kādā 4. vai kaut kur vietā. Pirmais trīnieks bija Rorbachs, Boga un Niklaus, un tad viņi izdomāja vākt to naudu un viss. Noteikti es jau viņus atbalstīju, un lai džekiem viss sanāk. Pašam negribētos? Gribētos izbraukt to gadu un vākt tos punktus pa tām Eiropas valstīm un uz štatiem tos sačus, jo baigi kruti, tu jau zini kā, tev iedod to naudu, vēl Latvijas skate federācija, tu vari plus vēl strītā iefilmēt, tu vari sapazīsties ar visiem kontakts, visi tie sponsori, un tas jau baigi noderīgs brauciens ir šā vai tā. Un kas tagad notiek dēļ pandēmijas, cik es saprotu, viss ir atcēlies un viņi šobrīd visi neziņā ir par jebko, ja? Tur viss pagaidām ir cancels, cik es saprotu, cik viņiem tas savāktais budžets vai kas viņi kaut kur viņi ir nolikuši tā kā malā un gaida, kad viss taps skaidrāks, jo baigā neskaidrība ir. Es nezinu, kā tur no olimpiskās pārcēla pa gadu. Tas šitam tai kvalifikācijai, es pieļauju, vajadzētu kaut kad jau tagad sākties.
varbūt ar viņi samazinās super tos posmus, jo pagājuši gadu jau, kas sākās Covid, viņi samazināja no cik tur kaut kādiem 10-8 posmiem samazināja uz 5, un tad beigās visu laiku katoja nost, lai tā arī nekas nenotika. Ok, labi, mēs ejam otrajā pauzē un tiekamies raidījuma pēdējā daļā. Jau! Ok, esam atpakaļ. Trešā daļa. Tu iepriekš, kad runāji, pieminēji kaut ko par Greenhoodu. Tu ar Niklau tur bija? Kas tur vēl bija par cilvēkiem? Kas tas vispār ir? Tagad es, laikam, 1. gadu biju noskeitojis. Es mācījos Rīdzē. Un blakus Rīdzē ir Zālīšu pamatskola. Tur gāja tāds Toms Bērziņš. Un kaut kā mēs kaut kur skeitojām, man liekas, tajā laikā bija aktīvs kongresa plecs. Visi brauc, arī tu, man liekas. Jā.
Un kaut kā uz paralēliem celiņiem sapazinos ar Tomu. Viņš tajā brīdī bija izveidojis savu crew, kur bija viņš, viņa brālēns, vēl bija tāds Jakovs Džeks, man liekas vēl kaut kas. Un tā kaut kā skeitojām ar viņiem, tad man paprasīja, vai es gribu būt ar viņiem tajā crew. Un tā mēs kaut kā filmējām tos video, bet baigi žēl, ka tas viss fūtīs ir izdzēsts, jo tas Jakovs idiots izdzēsa visu YouTube vai, es neatceros, YouTube'ā vai Vimeo, bet viņš izdzēsa visu account, kur bija skate vēsture, tur bija kā 20 tie Green Hood klipi. Un jā, retais no tiem klipiem kaut kur Tomam uz cietā stāv. Tā kā jā, tā ir tā vēsture un visi tie pirmie triki, kas man tur ir bijuši, tie ir tajos video, kur izdzēsti. Mēs jau domājām, jāuzrakstam Jakovam, lai viņš uzrakst YouTube'am, varbūt var kaut kā atgūt, varbūt kaut kur ir saglabājies, bet nu jā. Tā kā tā un skeitojām, braukājām apkārt uz Jūrmalu, Ogri, pa Rīgas spotiem ar kaut kādām mammas pirktajām kamerām, kuram tajā laikā bija labāk fočkiem, filmējām visu. Toms visu montēja. Tad kaut kur Tomam bija čoms tāds Niklaus. Tad viņš no sākuma skeitoja ar Kauperiem Tanni. Viņiem bija tas savskrū, man liekas, Nīd, vai kā viņas tur sauc. Un tad Niklaus pārnāca pie mums. Tā bija ļoti laba pārēja. Iepazinos ar Niklau. Tad vēl Salaspils mazais OG Valdis arī pievienojās. Visam tam un... Nikoļenoks? Nikoļenoks, jā. Un tad vēl bija tā Džeks no Ogres, Nauris Smits, kas tagad ir filmētājs visiem tiem pāļu bazariem un krīvēm. Tā kā, jā, mēs normāls tīms bijām un braukājām apkārt, filmējām. Un tā kaut kā arī pušojām viens otru, zin kā visu laiku tiecies, ej ārā, viens māk tādu triku, otrs tādu. Tad viens no otru mācījāmies. Kaut kādi bīfi ar citiem mazajiem crew arī bija, vai nebija, neatceros neko. Man liekas, baigi tajā laikā no sīkiem mēs bijām tāds vienīgais crew, jo tas bija tāds posms, man liekas, ka Latvijā jums bija tie lielie crew, kas jūs gaļi, vai tas arī nebija tas laiks, es neatceros. Bet, nu, es neko vispār par Green Hood nezināju, tipa līdz šim, ka tu man pateici. Tā kā, man liekas, mēs bijām tāda niša sīkie un nebija tajā laikā daudz sīkie. Tā kā. Nu, mēs, kad sīkie bijām, tad arī laikam nebija daudz. Vai vismaz ne daudz filmēja kaut ko, kad mēs no Mafs filmējām, ķipa. Nu jā, kaut kā tā arī viss turpinājās, tad sākām braukāt pa kādām sacensībām, kur mēs tikām, viss Salaspils indoor, arī tur ir bijuši triki, iepazinām visus lielos, un tā kaut kā sākām palikt individuālāk, un tā tas Green Hoods pašķīt. Toms tur arī ik pa laikam uzturēja kaut kādu drāmu, kaut kāds bīfs bija. Tomam jau patīk, man liekas, ir īpaši, kad es sīks viņš bija, tad viņam patika visu laiku. Jā, Toms bija tāds, kā lai raksturot. Es nezinu, kā nosaukt. Spraiks. Bet nē, nu visādi citādi, tagad vēl aizvien esam čomi un ik pa laikam sazinamies, katram citādāka dzīve, viņš aizgāja pavāru ceļu, apceļoja pasauli, tā. Arī viss cool un skeito vēl aizvien. Okay. Tev ir mīļākais latviešu skate video? Mīļākais latviešu skate video? Nu, īstenībā es varētu teikt, ka tas varētu būt Moskito, Asfalta bērni. Jo tas ir, man liekas, viens no pirmajiem, ko es atceros, tās visas zaļās grafikas, un es arī kādas 3 reizes biju iegājis Moskito. Tad man ļoti patika, nu, tie nebija pilnmetrāžas video, bet viss tas, ko Rudzīts taisīja, Miesta Pincis, viss tās viņa Vimeo tie pacentrē un tā tālāk. Tas man ļoti patika. Nu, protams, arī skatījos Madaru klipu, jo Madars jau bija tāds kā Alks, kad no Latvijas arī tur izsisties tālāk. Tas bija arī tik krūti. Okay.
latviešu mīļākie skateri? Latviešu mīļākie skateri. Izklausās, ka tev neviens nepatīk. Nē, man patīk, bet zin kā ir baigi grūti. Man ļoti daudz ir mīļākie, jo es ar viņiem arī ikdienā skaitoju, tāpēc man grūti teikt, ka viņi ir mīļākie. Vienkārši draugi, ja? Vairāk kā čomi, kas ļoti labi skaito. Neapšaubām Niklaus Rorbachs, tas pats Madars, Armands Baumans precīzāk, Roba. Katram ir tas savs stils un katram ir tā savu vīziju par skateboard, tāpēc visu to saliekot kopā man ir no katra ko paņemt. Tā kā tas ir, noteikti vēl ir tas pats Edgaba gan filmēšanas ziņā, gan arī skaitošanas ziņā Fricis. Es saku, es varētu nosaukt visus, tā kā visi tie, kas man ir čomi savā ziņā no Latvijas, man ir arī tā dēlki, jo tu skaito un kaut ko paņem no viņiem. Okay. Kādi tev turpmāk vispār plāni ir? Cik ilgi domā vēl skaitot? Kad tu beigsi? Skaitošanu es nedomāju mest malā, tas jau ir iegi. Zin kā, ja jau ir 11, 12 gadi pavadīt to darot, tas jau ir tā iegājies iekšā, kad galvenais uzturēt to ķermeni, lai tu vari lekt pa tām trepēm un pamēģināt moši arī vairāk reilus. Prognozēt neko negribu, gribas ilgi skaitot. Kā tev vispār ir svarīgi tas, lai skateboards būtu populārs tā kā Latvijā, vai tev vienalga par tādām lietām? Jo skateboards būtu populārāks, jo varbūt attieksme no visiem tiem apsargiem un tādiem būtu pretīm nākošāk. Tas pats, piemēram, pēdējais gadījums, kad mēs gājām filmēt, tas, man liekas, ir viens no labākajiem, maniem stāstiem ar apsardzi, kad mēs gribam slaidot reilu pie RTU un atbrauc apsargs uz skūteru vestītē un saka, nē, Džekis, un es pat vēl nebiju uzlecis. Un tad es izdomāju, ka nē, fakit, jāiet iekšā, es taču tikko pabeidzu šito universitāti, pie tam labi pabeidzu, man labi kontakti, vēl tur strādāju. Es uzēju augšā uz mācību daļu, un tur bija tieši viena no mācību, dekānam pietuvinātajiem cilvēkiem, un tad es viņai paprasīju, varbūt es varētu ieskaitot to reilu, apmaiņā es iedot RTU to bildi, kad es slaidoju, es arī šogad absolvēju un kaut kā tā. Un viņi teica, jā, davai ejam lejā, es tūlīt pateikšu apsargam, un tad mēs dabūjām. Viss bija šokā. To varēs jaunajā Edgabas Overboard epizodē redzēt šito visu. Tas būs interesanti, jā. Tā kā noteikti kontakti un kaut kāda popularitāte palīdz tev kaut kur strītā iefilmēt. Tas nav ar tevīm, man liekas, tas vienkārši ar tevīm, kā individuāls gadījums, kad tu diezgan daudz kontaktus, tu pazīsti visu Rīgu, var teikt. Es vienkārši laikam esmu vienmēr bijis tāds neitrāls cilvēks, neesmu baigi kādu nodirsis, ne tur esmu baigi... Tīpa tāds, kas visiem var patikt, ja? Es esmu uzturējis to neutralitāti, jo tu nekad nezini, kā dzīvē iegrozīsies, kas tev būs darba devēja vai kaut kā tā, jā. Tas noteikti ir izračījis to. Okay. Varbūt gribi novēlēt kaut ko jaunajiem censoņiem, kas sākuši tikko skaitot, kur diez vai to klausās? Es iesaku noteikti klausīties, jo skateboard podcasts ir ļoti laba lieta, un vispār, kad podcasts aizsākās, man liekas, tas ir krietni interesanti, ļoti interesanti, un tu vari daudz jaunu uzzināt, kā agrāk bija skaitot, kā tagad ir, un ko jaunajiem darīt. Ko ieteikt, nesakot tik daudz apģērbu trendiem, vairāk sakot trikiem, jo, ja tu izskatīsies stilīgi uz tā dēļa, bet nemācēs nevienu triku, tad kādi jēga skaitot? Labāk ir mācēt triku un neizskatīties stilīgi, bet ar laiku pastīties kā citi ģērbis vai kaut ko tādu un paņemt piemēru no citiem, nekā nemācēt neko. Es iesaku sākt ar trikiem,
tad domāt par savu imidžu. Jo noteikti trikeri tev tā kā izveidos to tavu skateboardu stilu nākotnē, kā tu izskatīsies uz dēļ. Jo, ja tu plātīsies un nemācies trikus, tad nebūs aršana. Labāk sāc skeitot nekā ar longboardu vai pennyboardu. Okay. Tas galvenais. Okay. Tev kā skaterim, tev ir kaut kāds pašam mīļākais brands kaut kāds skateboardā? No dēļiem, mazliet jāapdomājas tā uz sitiem grupu. No vīliem man točni ir mīļākais ir Spitfire. No trackiem. No katras Independent, grupas, no trackiem Independent, tieši tā. No dēļiem, es pat teiktu varētu būt Element, jo Element tāds, man liekas, kodola brands skateboardā ir, un tad arī cik viņš cauri laikiem gājis. Man nekad nav paticis. Tev nekad nav paticis? Man vienmēr licies viens no jobanākajiem brandiem. Jā? Jā. Man vienmēr likusies, ka tur, vienkārši paņemti labākie skateri, kas tajā mirklī ir, samesti visi vienā tīmā, grafikas un pats tas viss, tas tā kā base tam visam, tai visai kompānijai, man vienmēr Element licies pilnīgs mēsls ir, es nezinu. Bet, daļ tā, kad ir mūsējais, savējais, tur tagad virsū, tad, protams, cits skats uzreiz ir. Bet nē, man arī pirms tā laika. Un tas arī varbūt Borts LV sabojāja par Element to visu, jo, zin kā, bija tad, kad tikko parādījās vispār Latvijā dēļi, tie bija Element, Black Label un Valley, aptuveni tādi brandi bija, tad, kad es sāku skeitot, kurus varēja bordos nopirkt, un vienkārši, man liekas, bordi ar visu, ko pārdeva bordos, viņi sabojāja par visiem, piemēram, par Volcom. Es nezinu, visā pasaulē Volcom ir diezgan krūts brands, bet Borts LV Latvijā Volcom, man liekas, nevienam īsti necapīja, es nezinu. Man vismaz tā liekas. Nē, man īstenībā Volcom patika agrāk kā sīkiem noteikti. Jā, Volcom, man liekas, arī tā ir tā publika, uz ko Borts LV viņi tirgo, sīkajiem. Jā. Kurš vēl pirks sev gaļāku tādu pa 3 autokiem skaters? Kuram vēl ir jākuri un jādzer tajā pašā dienā. Neviens. Un plus tā jāka būs pēc mēneša vienkārši kā mīskast, jo būs nošļūts uz viņas tā tālāk. Bet vēl no brandiem man laikam visa Somijas kultūra un tie viņu skate brandi Īta, kas agrāk bija man ļoti tie dēļi vispār. Viņiem, man liekas, ir riktīgi asprātīgi viss tā brandu nosaukumi un viss tas clothing un Īta tie visi logotipi riktīgi krūti. Viņš arī kā to darīt, un viņiem tur ir labi cilvēki, kas tajā scēnā ir. Tā kā tur no tiem vajag ņemt piemēru. Es nezinu, Eiropā no citiem brandiem, man laikam, Somu brandi ir pirmajā vietā. Varbūt arī nezinām, tik daudz par citiem, jo ar Somiem tāds tuvāks kontakts. Personīgāks kontakts, tāpēc arī liekas, kad ir tā krūtā. Bet tā jau ir, tas personīgais kontakts jau arī nosaka daudzas lietas, ko tu, piemēram, izvēlēs kādu dosku skeitot vai kaut ko tādu. Bet tagad vairāk, laikam, ir jau tāds vecums, ka tu skaties uz vairāk uz šeipiem, ne uz grafikām, uz vairāk pašu dēli, nevis uz brēnu. Kā to Apples tagad tev sponsorē, tu vari izvēlēties kaut kā vai tev iedod un tu ņem? Kā kur reizi, agrāk bija tā, ka es varēju izvēlēties no šitās tā kā no noliktavas lielās konverses, bet tagad ir tā, ka tas, kas ir Sportlandā vai tas, kas viņiem ir stokā Baltijas, to var dabūt. Bet arī izvēle ir ļoti labi, tā kā var arī dabūt skate modeļus. Tagad vienīgais pēdējo nepaņēmu skate modeli, jo pateicoties Covidam neatsūtīju šo skate modeli. Bet visādi citādi ir ļoti labi, un es pateicīgs Converse Latviju un Laurai. Paldies tev, Lauriņ! Apavi nekad nav trūkuši, tiešām, tas ir ritīgi nice. Ok, uz šīs nots tev beidzamie vārdi visiem. Beidzamie vārdi, skaitojiet, filmējiet, atbalstiet Frici, jo taču Džeks, man liekas, šogad ir visu Rīgu uzbetonējis, skatespotu ziņā.
Tā kā dariet paši, dariet vairāk paši, neuzticieties citiem, un tad jau viss būs kārtībā. Do it your style. Do it your style. Don't hate, just betonate. Davai, tiekās drīz. Tiekās. Yo. 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 That's what I'm pulling. What the fuck is your motive? Man, I wish you would call me by your name, cause I'm sorry. This is not apology. You are such a distraction. That's what Tion are. Fucking up my ambiance. Pause. You drive me cuckoo and not call. Cause I want you like Leon. Wall. Okay, say it, get it. Okay, wait a minute. I dread that shit, I am on. Raw curiosity, keep the feline gone. I'm falling in love. This time I think it's for real. I think I'm falling in love. This time I think it's for real. How can I tell you? 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 Attention. I'm off balance, I need some fixin'. I'm your puppet, you are Jim Henson. Falling in love now. I think I'm falling in love. Falling in love now. This time I think it's for real. I think I'm in love now. I think I'm falling in love. I'm in love now. This time I think it's for real. How can I tell you? 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 Take me to the bridge. Four.